Zinātne, manuprāt, ienes dzīvē dziļumu, un es uzaugu mākslinieku ģimenē, kur bija ļoti padziļināti sarunas par mūziku. Un ar to es sapratu, ka katrā virzienā šis dziļums un šīs vairākās līnijas ir iespējamas un atrodamas. Un no tādas ļoti plūstošas, ēteriskas vides es nonācu ļoti stingrā, disciplinētā un ar milzīgu zināšanu bāzi, bagātā vidē, veselības aprūpē. Mums nevajag šeit Latvijā uz vietas visu laiku izgudrot divriteni no jauna, jo ļoti daudz zinātības, jeb know-how ir ārzemju laboratorijās, un bez starptautiskas pieredzes mēs šeit uz vietas tērēsim lieki laiku mācoties lietas no jauna, kamēr īstenībā mēs varam kaut vai dažiem mēnešiem aizbraukt kādā mobilitātes programmā vai kādu studentu aizsūtīt doktorantūrā, un viņš atgriežas un sniedz ļoti daudz vērtīgus, tādus sīkus trikus, kā veiksmīgāk eksperimentus realizēt un tam līdzīgi. Mūsdienās, ka vide ir tiešām tik ļoti mainīga, vai tāds perfektais plāns maz ir iespējams. Un tāds varbūt mīts, ar ko nākas sastapties, ka inovācija ir tāds eureka moments, ka tas uzreiz mēs varam domāt un taps, bet patiesībā šī inovācija un patiešām tādas augstas raudzes inovācijām ir tas darbs bieži vien garš, sarežģīts, ilgstošs, un aiz tā ir vairākas iterācijas. Protams, ir apkārtējā vide, kas noņem tādus priekšstats par to, ka varbūt tas ir garlaicīgi, fizika skolā grūti, bet īstenībā, ja iziet cauri tam, bakalaura maģistra studijām, programmām, īstenībā pēc tam, kad to fiziku sāk saprast, viņi paliek ļoti, ļoti interesanti. Tā kā svešvaloda būtībā. Jā, ir tas grūtais ceļš, kas jāpārvar, kad tu esi to izdarījis, tad tas ir tāds rīks, kā, Lego, ka tu vari sākt likt kopā visas tās savas fizikas zināšanas un uzbūvēt kaut ko pilnīgi jaunu. Labdien, un esiet sveicināti raidierakstā Redzi tālāk, kurā mēs turpinām sarunāties par jaunāko un būtiskāko Latvijas izglītībā un arī zinātnē. Mūsu šīs dienas tēma – karjera zinātnē, no studenta līdz pētniekam. Kā studentiem soli pa solim veidot savu karjeru, no pirmās idejas un studiju projekta līdz doktorantūrai un iespējams karjerai starptautiskā zinātnē. Tas ir viens no ceļiem, kuru šodien aplūkosim, un proti studiju projekti nevienmēr ir saistīti tikai un vienīgi ar zinātni. Tajos var parādīties arī biznesa potenciāls. Proti, bizness un zinātne bieži satiekas, jo abu pamatā ir idejas, risinājumi un vēlme radīt kaut ko jaunu. Un šodien kopā ar mani Redzi tālāk studijā ir pētniece, inženierzinātņu doktora grāda kandidāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studentu inovāciju grantu projekta un studentu biznesa inkubātoru vadītāja Elizabete Universa. Sveika, Elizabete! Labdien! Paldies par aicinājumu! Paldies, ka atsaucies! Un Elizabetei blakus ir fizikas doktors Edgars Butānovs, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta plāno kārtiņu laboratorijas vadošais pētnieks un arī pusvadītāju nanotehnoloģiju grupas vadītājs. Un ar Edgaru pirms raidījuma pārunājām, ka šis gads viņam aiziet vēl vienā tādā pēdiņās pienākumā, proti viņš popularizēja augsto tehnoloģiju pētniecību un vispār zinātnieka karjeras iespējas attīstīties, kā tas mums ir Latvijā. Sveiks, Edgar! Labdien! Pavasaris mums ir ļoti skops, bet tomēr kalendārā nozīmē viņš ir klāt. Tas nozīmē, ka daudzi jaunieši, kuriem tas ir aktuāli, sāk pārdomāt savu karjeras virzienu, ko mācīties, kur strādāt, ko pētīt. Un tāpēc es jums jautātu, iespējams tādā prozaiskā manierē, kā jūs paši nonācāt tur, kur abi esat šodien, katrs savā pozīcijā
un ar saviem diezgan nopietniem tādiem atbildības vezumiņiem. Kurš gribētu sākt? Es varu sākt. Jā. Paldies par jautājumu. Tātad vidusskolā man patika vispār augstās tehnoloģijas, konkrēti elektronika un tādas lietas, bet Latvijā pusudītā industrija ir tāda ļoti maza, diemžēl. Bet es konkrēti nezināju, ko es gribu, un es tā nolēmu, ka labprāt sākumā, kamēr nezinu, iet uz kaut ko plašāku, tad es aizgāju uz Latvijas Universitātes fizikas programmu, kā starta punktu, un domāju, tātad augot tālāk, varbūt nolemt specializēties kādā virzienā. Es uzreiz arī bakalaura sākumā sāku strādāt Cieto fizikas institūtā, laboratorijā par asistentu, un kaut kā iepatikās. Man padevās, bija tas nepieciešamais prasmju kopums, lai turpinātu darbu zinātnē, un kaut kā arī tur iesprūdus maģistratūru, doktorantūru, un jau vadu arī savu pētnieku grupu. Paldies! Tiešām ļoti tā kā uz grāmatu 4. vākiem. Tāds, ja būtu romāns par Edgars Butānovu, tad to varētu likt kā šo pavadrakstu. Elizabete, kā tevi? Tā, skatoties uz savu ceļu, tas viennozīmīgi nav bijis lineārs. Un iesāku veselības aprūpē, studējot Rīgas Tradiņu universitātē. Un arī līdzīgi kā Edgars, pēc tam domājot par specializāciju, tas sākumā bija izrietoši no intereses par pētniecību, interese par medicīnu, par uzturzinātni. Un tad vēlāk vēlējos šīs komponentes papildināt, un viena no tām bija biznesa vide, un meklēju virzienu, kur šīs komponentes saplūst, un ka vairs nav jānodala tikai zinātnes vide, bet arī, ko es varu darboties šobrīd, sadarbojoties ar biznesa inkubātoru. Maziem bērniem, kad viņiem jautā, par ko viņi vēlētos kļūt, varbūt tas būs nedaudz stereotipizēti, bet vismaz tie lielākie, populārākie atbilžu varianti ir zēni jūt vilkmi pret ugunsdzēsējiem, policistiem, jo tas ir arī vizuālais tēls. Meitenēm iespējams Elizabetes pieminētā veselības aprūpe, ārste, tātad šis baltais tērps un kaut kāda arī nopietnība. Un ja mēs domājam par zinātni, kas varētu būt tāda analoģija, kas jūsuprāt jauniešus šobrīd var piesaistīt zinātnē kā viņu nākotnes jomā iespējamajā? Kā jūs to varētu tā mērīt? Kas viņus tur varētu saistīt potenciāli? Manuprāt, tas jau ir pašā cilvēkā iekšā, tas, ko viņš reāli grib. Es bērnībā gribēju būt 3 lietas, dažādos laika posmos: ceļstrādnieks, arheologs un izgudrotājs. Un īstenībā pa to izgudrotāju ceļu kaut kādā ziņā es arī eju, varbūt ne tādā, tas ir tāds, protams, vispārīgs termins, bet tomēr mēs izgudrojam jaunas lietas, un mani ļoti ietekmēja laikam dažādas filmas un seriāli par sci-fi, dažādiem kosmosa ceļojumiem un trakiem zinātniekiem, kas tur izgudro visādas jaunas veidus, kā to darīt un tam līdzīgi. Tā kā man pamatā bija tāda varbūt populārā izklaide, kas to ietekmē kaut kādā ziņā, un, protams, kad vidusskolā sāk vairāk mācīties fiziku un visu to, tad saprot bišķi varbūt, cik tas viss ir sarežģīti un nedaudz citādāk, bet tas noteikti ir viens ceļš, ka pašam iekšā ir tā interese par to nezināmo, par to kaut ko, kas var būt nākotnē. Otrs, protams, ir apkārtējā vide, kas noņem tādus priekšstats par to, ka varbūt tas ir garlaicīgi, fizikas skolā grūti, bet īstenībā, ja iziet tam cauri tam, bakalaura maģistra studijām, programmām, īstenībā pēc tam, kad to fiziku sāk saprast, viņi paliek ļoti, ļoti interesanti. Tā kā svešvaloda. Jā, ja tas grūtais ceļš, kas jāpārvar, ka tu esi to izdarījis, tad tas ir tāds rīks, kā, Lego, ka tu vari sākt likt kopā visas tās savas fizikas zināšanas un uzbūvēt kaut ko pilnīgi jaunu. Ko Elizabete minētu, kā šo magnētismu jauniešu acīs zinātnē? Zinātne, manuprāt, ienes dzīvē dziļumu, un es uzaugu mākslinieku ģimenē, kur bija ļoti padziļināti sarunas par mūziku.
Un ar to es sapratu, ka katrā virzienā šis dziļums un šīs vairākās līnijas ir iespējamas un atrodamas. Un no tādas ļoti plūstošas, ēteriskas vides es nonācu ļoti stingrā, disciplinētā un ar milzīgu zināšanu bāzi, bagātā vidē veselības aprūpē. Un es viennozīmīgi piekrītu, ka tas ir katrā cilvēkā jābūt šai interesei pamatā, lai to darītu. Protams, jābūt arī spējai un milzīgai disciplīnai, jo tas ir tiešām darbs diena no dienas un vairākas stundas pavadītas. Un tas ir lieliski, ja tas vijās ar tādu personīgu interesi. Un līdz ko tas ir attīstīts jau līdz noteiktam zināšanu līmenim, vai tā ir maģistratūra, doktorantūra, tad arī šī zinātne kļūst arvien radošāka un parādās tā iespēja ekspromptā improvizēt, eksperimentēt un jau rast tādu inovāciju potenciālu. Un runājot par inovācijām, varbūt jums nāk prātā kāds kļūdains priekšstats par inovāciju radīšanu, kuru būtu svarīgi pieminēt kā tādu mānekli, ka iespējams kādam ir šī indeve kaut ko izgudrot, kaut ko radīt, un tad veidojas tāds tā kā gaisa pilis, bet no tām taču mums būtu jābūt uzmanīgiem, jo var būt vilšanās un nedod Dievs, varbūt arī kaut kādas finanses saistības, kur kaut kas tiek investēts, un ja tu nesalāgo to savu iespēju ar to, ko tu dari, var sanākt diezgan nelāgi. Ko jūs minētu par šiem varbūt kļūdainajiem priekšstatiem inovāciju izpratnē? Klasiski, ko parasti mācību grāmatās, un ir īpaši tādās, ziemeļu valstīs varbūt, ka cilvēki tādi nedaudz vairāk perfekcionisti, viņi grib ar pirmo mēģinājumu uzreiz uztaisīt lielo produktu. Un tas standarta pieņēmums ir, tomēr nevajag mēģināt ar pirmo reizi, mēģinām 1, 2, 3 reizes, ja pirmo reizi sanāks varbūt 3, 4, 5. Tā ir liela atšķirība, manuprāt, no amerikāņu domu gājiena. Viņi bieži mēģina 5 līdz 10 reizes veidot dažādas uzņēmumus, inovācijas, un vienā brīdī pietiek to vienu reizi, un tad tas bizness aizies un būs kaut kas. Jā. Manuprāt, tā ir tāda būtiskā lieta, tīpaši latviešiem. Mēģināt tur visu izdarīt perfekti pirmajā reizē, un tad nevienmēr tas būs atkarīgs no tevis, vai tā inovācija aizies vai ne. Un arī vai mūsdienās, ka vide ir tiešām tik ļoti mainīga, vai tāds perfektais plāns maz ir iespējams. Un tāds varbūt mīts, ar ko nākas sastapties, ka inovācija ir tāds eureka moments, ka tas uzreiz mēs varam domāt un taps, bet patiesībā šī inovācija un patiešām tādas augstas raudzes inovācijām ir tas darbs bieži vien garš, sarežģīts, ilgstošs, un aiz tā ir vairākas iterācijas, līdz ko mēs līdz tam esam nonākuši. Ar ko mēs bieži vien inovācijas gribam sagaidīt, varbūt tās no vienas sarunas pie galda, bet tas realitāte ar tādu dziļu zināšanu pamatu, vai tas tiešām ir iespējams. Jā, es noteikti piekrītu Elizabetei, un tas ir īpaši izteikts augsto tehnoloģiju nozarēs, kur jāiegulda pirmkārt lieli gan finansiālie resursi, gan arī cilvēku darbs, lai to produktu vispār attīstītu kaut kam tuvu tirgumu. Un, ja mēs paskatāmies, piemēram, zinātniskās publikācijas, kas ir kaut kādas demonstrācijas laboratorijās, tur ir ļoti daudz izcilu ideju. Kāpēc tas viss vēl joprojām nav tirgū? Tur jābūt cilvēku grupai ar papildinošām spējām, jābūt pareizajā vietā, pareizajā brīdī pieeja finansējumam, visam pārējam. Tie ir tādi daudzi aspekti, kas tomēr nosaka, ka tas kaut kāda ideja, izgudrojums tiešām aizies līdz tirgum. Jā. Un tad, protams, jābūt tam ekonomiskajam pamatojumam tam visam. Ja mēs pārceļamies jau tālāk tajā indivīda karjeras ceļā, proti vēl runājot tieši par studijām, tad ir jaunieši, kuri pēc bakalaura vai maģistra diploma iegūšanas pie sevis nodomā, varbūt tagad ar studijām pietiek, bet ir arī tādi, kur vēlas doties tālāk, tātad
doktorantūras studijās. Un kā var saprast, ka tas doktorantūras aicinājums, kas viņu var nodrošināt spēcīgu, lai šis maģistrs varētu tam atsaukties? Kas tur varētu būt? Kas par apstākļiem tie ir, kuri to ceļu uz doktorantūru arī padara magnētisku? Atkal man jāizmanto šis vārds. Manuprāt, numur 1 ir darba vadītājs. Ja runājam, pieņemsim, parasti studenti izstrādājas, nezinu, fizikā un eksaktajās nozarēs savus bakalaura maģistra darbus kādās laboratorijās, pie kādiem pētniekiem vai profesoriem. Un ļoti bieži, ja ir laba sadarbība un ir tas vadītājs kā mentors spēj audzēt šī studenta kapacitāti, un ir labs arī tāds savstarpējs neformālais kontakts, tad, manuprāt, ir liela varbūtība, ka arī students, ja viņam jau sākotnēji ir interese kaut kāda pa zinātni, ka viņš aizies arī tālāk doktorantūrā studēt. Tas, manuprāt, ir numur 1, un ļoti bieži ļoti talantīgi cilvēki neaiziet tālāk uz darbu zinātnē tieši tāpēc, ka varbūt tā sadarbība, piemēram, maģistra darba izstrādes laikā nav bijusi veiksmīga ar vienu no vadītājiem, un tad uzreiz kaut kā varbūt tiek pieņemts lēmums pamest visu nozari, bet to noteikti nevajag baidīties mainīt vadītājus, mainīt tēmas, jo tas maģistra darbs īstenībā beigās uz tā doktorantūras fona ir tāds ļoti, ļoti īss darbiņš, un tas, ka tas ieguldītais, teiksim, pusgads vai gads kā kuram, beigās liela loma nespēlēs, pat to tēmu nomaina un sāk kaut ko pilnīgi no jauna. Es piekrītu, ka lielu lomu spēlē arī darba vadītāji. Manā ceļā ir ļoti, ļoti paveicies ar profesoru Zanda Krūma, profesoru Sandra Muižniece Brasava, ka šīs zināšanas, iespējas, paraugi praksē, kam var līdzdarboties un kas mudina šo izcilību pēc viņas tiekties un sasniegt vairāk. Un viennozīmīgi, ka šīs labās pieredzes veidošos arī nākotnē labas pieredzes, un tāpēc ļoti būtiski arī cilvēki, kuri ir sasnieguši vairāk, kuri kļūst jau redzamāki, ka viņi šo inovāciju ekosistēmu uzturu, savas zināšanas dalās, paliek cilvēcīgi un šos jaunos zinātniekus motivē virzīties tālāk un sasniegt jau vēl augstākus rezultātus. Jo būtībā sanāk, ka zinātniekam ir jābūt arī menedžerim. Un te mēs runājam par grantu programmām, par dažādiem finansu atbalstiem, par arī atbalstu konkrētiem pētījumiem, laika nogrieznī. Jūs katrs arī šo menedžmenta skolu esat apguvuši, es pieļauju, ja? Varbūt padalieties ar pieredzi šajā ziņā. Ja man kaut kāda salīdzinoši pēdējā gada bijuši veiksmīgi dažādu finansējumu projektu piesaistē, es noteikti varu teikt, ka zinātniekam, īpaši Latvijā pie mūsu finansēšanas modeļa jābūt gan rakstniekam, gan zinātniekam, gan grāmatvedim, gan arī menedžerim un cilvēku pazinējam un visam pārējam, jo viena lieta ir, piemēram, tur fundamentāli zinātnes projekti, ko mēs iesniedzam Latvijas zinātnes padomē. Tie ir varbūt tiešām tādi klasiski projekti, bet ļoti bieži nauda nāk arī tieši par pielietojamo zinātni, kur jau vairāk kaut kādas jāmeklē firmas, ar kurām sadarboties, un viņiem jāpalīdz izstrādāt kādi jauni projekti. Man ir viens projekts ar Eiropas kosmosa aģentūru, kas ir tāds ļoti birokrātisks projekts, ļoti daudz veidlapas un atskaites regulāri jāpilda, diemžēl, bet tur ir savi plusi, jo veiksmīgi projektu gadījumā mēs tiekam tādā lielā inovāciju tīklā tieši kosmosa nozarē Eiropā. Tie paši Horizon Europe projekti, tur mums ir liels atbalsts arī, piemēram, mūsu konkrēti institūtā no administratīvās daļas, ka viņi palīdz mums menedžēt šos projektus, un tas ir tāds labs virziens, kur vajag tiekties mūsu Latvijā universitātēm, institūtiem, kur šo birokrātisko daļu tomēr mēģina pēc iespējas atslogot no zinātniekiem. Un, man liekas, mūsu institūtā tas jau sāk sanākt aizvien labāk un labāk. Jā. Kā Elizabetei ar šo veidlapu pasauli un zinātnes darbību finansu atbalstā? Tā ir liela daļa no ikdienas. Un zinātnieks šobrīd patiesi nebūtu ir tikai
zinātnieks laboratorijā, bet bieži vien arī projektu vadītājs. Lielisks orators, jo mums ir nepieciešams sasniegt plašāku auditoriju, pasniegt savus risinājumus, un lai šie risinājumi sasniedz dažādas ausis, dažādas auditorijas. Un, ja mēs runājam tādā plaknē, ka zinātne jau savienojas arī ar šīm biznesa iniciatīvām, tad mums bieži vien ir ļoti veiksmīgi jāprot modelēt šo risinājumu tā, lai viņš arī būtu ekonomiski efektīvs, izdevīgs un ar investīciju potenciālu. Nu jā, tā tad arī tāda spēja pareģot kaut kādā ziņā. Varbūt tas nav labākais vārds. Es to drīzāk lietotu kā intuīciju. Jā, tas tā ir tāda, kur tā ideja varētu spēlēt lomu, kur nē. Un tāds. Par apvārsni Eiropa, jeb Horizon Europe, par šo arī varētu to saukt par zinātnes tādu tā kā kopienu vai programmas virzienu. Varbūt pastāstiet, kāpēc, kā mums viņu saprast, kāds ir tas darbības princips tieši apvārsnim? Jā, tad apvārsnes Eiropa īstenībā ir Eiropas Savienības pasūtījums, ko Eiropas, Briselē, ko interesē, lai zinātnieki pētītu. Nu, un tad Eiropas komisija izvirza kaut kādas prioritārās nozares, tā ir zaļā enerģētika, veselība, sociālajie aspekti, kaut kurā nozarē zina vairāk par zaļo enerģiju. Tie ir specifiski uzsaukumi, kuriem var zinātniskās institūcijas vai universitātes piedalīties un piedāvāt savas idejas. Šie projekti ir dažādi, daži ir ļoti strikti ierobežoti, ko Eiropas komisija grib redzēt šajos uzsaukumos, citi ir nedaudz brīvāki. Kas ir būtiski, ļoti daudz no šiem apvārsnes Eiropas projektiem ir par pielietojamo zinātni, respektīvi jau būtu jābūt kādai izstrādātai metodē, pielietojumam, un tad pacelt viņu uz nedaudz augstāku tehnoloģiju gatavības līmeni, sadarbojoties visbiežāk arī ar kādām kompānijām. Ja. Vai Elzbieta ir kāda pieredze darbā ar Horizon šiem projekta virzieniem, kas tiek akcentēti tavas augstskolas kontekstā? Papildus tam varu pieminēt, ka mums Latvijā ir arī ļoti atbalstoši, labi funkcionējuši kontaktpunkti, kas palīdz tam sagatavoties. Un tā ir lieliskā iespēja salīdzināt pieejas, iegūt tādu starptautisku atzinību un arī savus risinājumus jau arī iznest citā mērogā, papildinot tam, ko Edgars stāstīja. Jā, ko vēl būtiski pieminēt, visbiežāk tie ir tādi lieli konsorcija, jeb tīkli ar universitātēm. Tie var būt 5 līdz pat 15 dažādas universitātes, kas kopā šos projektus piesaka. Un vieni paši mēs tur daudz neko nespētu izdarīt, ir ļoti svarīgi atrast šos partnerus. Un jo spēcīgāki tie būs, it īpaši tās ir lielās industrijas firmas, tad ir daudz lielāka varbūtība šos projektus arī uzvarēt, jo mēs vieni paši tur tiešām neko daudz neizdarīsim. Un ļoti bieži vajag pārdot tikai ne savu, varbūt, ģeniālo ideju, bet drīzāk savas prasmes, ko mēs varam jums, kā Eiropas kopienai, izdarīt, ko mēs mākam. Un tā var būt arī ļoti specifiska nišas lieta, bet ja mēs esam vieni no dažiem Eiropā, kas to var izdarīt, tas ir pietiekami unikāli. Nu, un šos partnerus mēs aktīvi meklējam konferencēs, dažādos ekspo pasākumos, un tur arī parādās varbūt kaut kādas tīklošanās prasmes, kuras jāattīsta vēlams jau no karjeras diezgan sākuma. Jā, tas ir būtiski. Vienu pašu mēs nespēsim realizēt šādu tipu projektu. Un bieži vien, lai pamatotu šīs kompetences, tad arī ir jāspēj uzrādīt viss iepriekšējais, kas ir darīts. Un tādā arī šajā virzienā pētniecība arī nav izolēts viens pētījums. Bieži vien tas ir vairāki gadi darbs, ko mēs uzrādām un sadarbībā ar partneriem pozicionējam, prezentējam, ka mēs esam spēcīgi un ir iespēja šos risinājumus izstrādāt. Vai jūs redzat kaut kādu, varbūt, kūtrumu no pētniecības centriem, kuri varbūt nedaudz tā kā
kurus atbaida šī Eiropas birokrātija saistībā ar šiem aktuālajiem pētījumu virzieniem. Jo tā ir, varētu it kā pieņemt, ka šis birokrātiskais rāmis kādam varētu būt kā tāds atgrūdošs efekts. Es domāju, ka tas varbūt ir atgrūdošs efekts kādiem individuāliem zinātniekiem, kas tiešām mīl sēdēt laboratorijā un ar nevienu sevišķi nerunāt. Un tiem varbūt tas varbūt nav tas tuvākais darba pienākums, bet es domāju, visām institūcijām, kuras var piedalīties šādos uzsaukumos, tas ir viens no pašmērķiem, kā piesaistīt finansējumu. Un mums arī ir Cietuvēl fizikas institūtā ir piesaistīti vairāki projektu piesaistes speciālisti, kur mums palīdz rakstīt šos projektu pieteikumus, arī izskatīt. Mēs savstarpēji lasām viens otru pieteikumus, lai maksimāli uzlabotu to varbūtību, iegūt šo finansējumu, jo mūsdienās vajag maksimāli diversificēt šos ienākumu veidus, dažādas projektu tipu uzsaukumus, lai nodrošinātu gan ilgtspēju, gan arī vispār institūciju izdzīvošanu. Un laika gaitā pie tā pierod. Protams, ka tas ir gadījumi, kuros tas ir apgrūtinošāk, jo ir šī inovācija ir ļoti grūti paredzēt. Un uzreiz tik daudzus soļus ļoti precīzi uzrakstīt, vai tas korelē ar tādu inovāciju loģiku. Un es domāju, ka tāpat kā jebkurā nozarē ir vieta uzlabojumiem, mēs esam pieraduši pie šīs daļas, ka tā ir neatņemama sastāvdaļa, bet inovāciju kontekstā to bieži vien ir ļoti, ļoti izaicinoši realizēt. Tad varbūt te ir īstais brīdis pastāstīt par studentu inovāciju grantu projektu. Kāda ir tā viņa nozīme tieši Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē? Šobrīd mēs studentu biznesa inkubatorā ļoti aktīvi darbojamies ar LBTU inovāciju granti studentiem projektu. Un universitāte ir ļoti bagātīga vide eksperimentiem, inovācijām, un mums ir iespēja šīs biznesa idejas veidot tādas, kas nav virspusējas, un vienlaikus arī studentiem ir iespēja spērt šos pirmos soļus inovāciju ekosistēmas virzienā un uzņēmējdarbības virzienā. Un tāpat kā mums universitātē ir ļoti dažādas studiju jomas, tāpat arī šie risinājumi ir ļoti dažādi. Un ko studenti iegūst, viņi iegūst ļoti advancētas apmācības katrā cikla laikā, ļoti plašu mentoru loku, uzņēmēju loku, kas bieži vien darbojās ideju bankā, kur ir iesnieguši šos izaicinājumus, lai studenti tos varētu risināt. Un tā ir tāda visaptveroša programma, kas studentam sniedz tiešām ļoti daudz iespējas. Un kā šī ideju banka strādā, varbūt vēl nedaudz par to? Tas tāds ļoti labs piemērs, kā iesaistīt industriju pie tās iedvesmošanas, tā varētu teikt, topošo pētnieku iedvesmošanas. Kā jūs to izdomājāt, šo ideju banku? Ideju banka patiesi ir tāds tilts starp reālo industriju un studentiem. Un tas mums ļauj arī šos uzņēmējus pie sevis aicināt un uzņēmējiem rast iespēju izteikt tādus nozarē sabiedrībā aktuālus izaicinājumus, ko katrā nozarē tie ir ļoti dažādi. Un ko students izvēloties šo izaicinājumu, ko viņš iegūst, ne tikai pašu izaicinājumu, ar ko viņš darbosies turpmākos mēnešus, bet bieži vien mentoru, uzņēmēju, kas ar šajā nozarē ir ar gadiem ilgu praktisku pieredzi, un tad šī sinerģija patiešām veidot tādu reālu un nozarē nepieciešamu risinājumu. Kamēr mēs te runājam, man ik pa brīdim tāds bumerangs pie manis atlido atpakaļ vārdu savienojums
Eiropas zaļais kurs. Proti, man liekas, ka šis ir viens no tiem piemēriem, kurā par zinātni ieinteresējās arī politika. Un, diemžēl, ne tajā labākajā veidā, jo tā zaļā kursa dažādi tie darbības virzieni tiek pasniegti kā kaut kas tāds, kas apgrūtinās mūsu dzīvi. Proti, vai tas būtu ar automobīļu, gāzu izmešiem un šo te elektroauto īpatsvaru palielināšanu, vai ar atjaunīgo enerģiju un tā tālāk, un tā tālāk. Vai jūs arī saredzat, ka, teiksim, šajā ziņā zinātne ir nonākusi politiķu redzeslokā un varbūt ir jādod pretspars šīm tādam neslēptam populismam, kas valda bieži vien? Nevienam noteikti nepatīk, ka viņam saka, kas viņam jādara. Tas ir viennozīmīgi no cilvēka dabas, bet ir jāsaprot, ka politiķi nevienmēr šos lēmumus paņem no kaut kāda zila gaisa. Parasti ir dažādas padomdevēja komisijas un tam līdzīgi, kas tomēr skatās ilgtermiņā. Tāds jautājums varbūt, vai tieši šobrīd un kādā mērā tas zaļais kurs ir jāattīsta, bet varbūt tas būtu jādara pēc 10 gadiem, kad tehnoloģijas ir attīstītākas un viņas nebūtu tik bieži jānomaina. Bet kas ir noteikti jāsaprot, ir nelielas nērtības šobrīd var atsvērt ļoti lielas nērtības pēc 30, 40 gadiem, ja mēs turpinām kurināt fosīlo kurināmo tādā mērā, kā mēs to tagad darām. Tā ir kaut kāda drīzāk tāda tālredzīga domāšana, pie kuras mums ir jāpieturās, lai vēlāk nebūtu vēl sliktāk izvēle starp, manuprāt, mazāko ļaunumu. Tas ir līdzīgi, kā savulaik cilvēki diskutēja par Covid vakcīnām, kurš ir mazāks ļaunums vakcinēties vai tomēr riskēt un nevakcinēties vai tam līdzīgi. Tā vienmēr ir tāda tālredzība, vai tuvredzība kā kurā gadījumā. Un lai mēs spētu tālredzīgi lūkoties, tik tiešām ir šīs darba grupas, un es esmu liels atbalstītājs uz datiem un izmērāmiem rezultātiem, un daudzas no iniciatīvām arī ir pamatotas, un ir ļoti plašu šo zaļā kursa iniciatīvas, un kā Edgars minēja, kad dažas no tām iespējams īstermiņā ir tāds sarežģītāks posms, bet mums ir jādomā tālāk un plašāk, un runājot arī, kas ir mana pētniecības joma, pārtikas blakus produkti, bieži vien tas ir resurs, kurā slēpjas milzīgs potenciāls un ko ir iespējams attīstīt, pilnveidot, pētīt, un tas arī aizņem laiku. Mēs nepieciešams darboties ļoti ātri, lai pie šiem rezultātiem nonāktu, kas ilgtermiņā ir potenciāli liels ieguvums. Nākošais jautājums jau ir ar ietvertu atbildi, bet tik un tā mēs to labprāt varētu izrisināt arī šeit. Proti, vai starptautiska karjera zinātnē nozīmē, ka obligāti jāaizbrauc no Latvijas? Es par šo daudz domāju, vakar gatavojoties šai sarunai. Tur ir dažādas atbildes un viedokļi. Diemžēl Latvijā ir bijusi diezgan liela pieredze ar to saucamo brain drain, jeb smadzeņu aizplūšanu, kad mēs iesakām studentiem uz kādu laiku aizbraukt prom, tad pēc tam mēģināt atgriezties. Viņi aizbrauc, viņiem tur iepatīkās, viņi paliek, tīpaši vēl uztais ģimeni vai tam līdzīgi. No otras puses, ko es pats varu kā piemēru minēt, ir mums nevajag šeit Latvijā uz vietas visu laiku izgudrot divriteni no jauna, jo ļoti daudz zinātības, jeb know-how ir ārzemju laboratorijās, un bez starptautiskas pieredzes mēs šeit uz vietas tērēsim lieka laiku mācoties lietas no jauna, kamēr īstenībā mēs varam kaut vai dažiem mēnešiem aizbraukt kādā mobilitātes programmā vai kādu studentu aizsūtīt doktorantūrā, un viņš atgriežas un
sniedz ļoti daudz vērtīgus, tādus sīkus trikus, kā veiksmīgāk eksperimentus realizēt un tam līdzīgi. Tā kā es esmu vairāk atbalstošs tam, lai studenti brauc mobilitātēs un varbūt izstrādā kaut kādu doktora disertāciju ārzemēs vai pēcdoktorantūrā uz dažiem gadiem aizbrauc un pēc tam atgriežas. Protams, pastāv risks, ka viņi tur paliks, bet tas iegūms no tiem dažiem cilvēkiem, kas arī mums institūtā ir, kas ir pastudējuši ārzemēs labās universitātēs un atgriezušies, tas pienesums ir diezgan nozīmīgs un jūtams. Vai kāds no šiem speciālistiem, kuri ir atgriezušies, ir arī mācību spēks? Vai to tagad tik viegli nav uzreiz uzskaitīt? Ir tā, ka mēs paši, kā Cietvielu fizikas institūts, mēs esam nedaudz atsaistīti no universitātes, bet mums ir cilvēki, kas arī mazā slodzē lasa lekcijas kā lektori, kā stundu pasniedzēji, kas konkrētu studiju kursu nolasa, un ir tādi, kas arī no ārzemēm jāatnes uz šo pieredzi. Kā Elizabete komentētu šo smadzeņu aizplūšanu un atplūšanu atpakaļ dzimtenē, zinātnes kontekstā? Es domāju, ka, protams, liela daļa jauno zinātnieku ir ieinteresēta arī ar savas nozares profesionāļiem apmainīties pieredzē un aizceļot, bet mēs tādu priekšizpēti varam veikt jau tepatās. Un arī es, kad studentiem jautāju, paredzot mobilitāti, ar kādu mērķi jūs tur dosieties, tad iespējams paiet vēl pusgads laiks, līdz students patiešām atrod šo profesoru, universitāti, laboratoriju, sadarbības partneri, kurš viņam tad patiesi dos šo pievienoto vērtību un būs relevants viņa inovācijā. Un es domāju, ka tāda veida mobilitāte ir ļoti atbalstāma. Tādā gadījumā, ka mēs konkrēti zinām, kāds ir mērķis, un šo tādu priekšizpēti ļoti daudz mēs šobrīd varam izdarīt arī esot šeit uz vietas, uzzinot, veikt jau tā saulaicīgi. Un tad arī laika ziņā tas ir krietni koncentrētāk, un mēs jau braucam ar tādu misiju. Mēs, piemēram, no Cietvielu fizikas institūta daudz arī mēģinām mainīties ar studentiem, ar mūsu starptautiskiem sadarbības partneriem, cilvēkiem, pētniekiem Eiropā, kurus mēs pazīstam personīgi jau kādu laiku, kuri varbūt sadarbības partneri mūsu projektos, un tur tās attiecības daudz draudzīgākas, un tas tiešām, jā, kā Elizabete teica, tas ir konkrēti mērķi, aizsūta mūsu studenti pamācīties tur, un viņš pēc tam atgriežas un ir guvis kādas konkrētas zināšanas, jā. Par inovāciju ekosistēmu, kas tika pieminēta pirms kāda brīža, un par finansējumu. Vai jūs varat vēl pastāstīt, teiksim, domājot par jaunu cilvēku, kurš grib saprast savas potenciālās iespējas zinātnes laukā, kādi vēl ir tie finansējuma avoti, lai pārbaudīta inovācija varētu tikt realizēta. Jā, mēs pieminējām Eiropas Savienības atbalstu, arī valsts dotētus projektus. Vai ir vēl kaut kas, kas šo ekosistēmu ir viens vārds ar lauksaimniecību saistīts, bet varbūt es no tā izvairīšos. Baro, jā. Kas vēl baro inovāciju ekosistēmu, finanšu izpratnē? Kaut kādas programmas, programmas individuālā uzņēmējdarbība, nešaubīgi, vai ne? Arī. Tāpat ir relatīvi maza daļa, ja godīgi, bet pieņemsim, kas egzaktajās nozarēs mums ir tāda platforma Biofot, jeb biotehnoloģiju un viedo materiālu un fotonikas pētījuma programma. Ja nemaldos, negribu samalot, tā ir ekonomikas ministrijas organizēta platforma starp Organiskās sintēzes institūtu, Cietvielu fizikas institūtu un, protams, vēl daudziem partneriem, tā skaitā Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas universitāti. Tā ir diezgan liela programma finanšu ziņā tieši inovāciju attīstībai. Doma ir tāda, tie ir viengadīgi projekti. Jūs iesniedzat ideju ar savu jau kaut kādu mazas gatavības līmeņa prototipu, un ar katru šo viengadīgo projektu
jūs attīstat šo ideju nedaudz tālāk. Tas ir tāds kaskādas tipa projekts, jums veiksmīgi iet, jūs katru gadu saņemat jaunā konkursā, saņemat papildus finansējumu, lai šo ideju lēnām gadu pēc gada attīstītu uz nākamo tehnoloģiju gatavības līmeni. Mūsu institūts ir diezgan veiksmīgi piesaistījis diezgan daudz šādus projektus, un tas ir diezgan būtisks ieguldījums arī vispār finansiāls, gan dažādu laboratoriju attīstībā un dažādu inovāciju attīstībā. Tas tieši man tāds konkrēts piemērs, kas mums šobrīd ir ļoti aktuāls. Jā. Varbūt vēl kaut kas? Mums šīs finanšu iespējas arī studentu inovāciju programmā ir mazie granti, lielie granti. Protams, arī, kā pieminējāt, šī uzņēmēja darbība, kas potenciāli, ja students, jaunais pētnieks ir motivēts un vēlas pretendēt uz šiem riska kapitāla fondiem. Un šeit arī būtiski ir pieminēt prasmi savu risinājumu prezentēt, un tas ikdienā ir ļoti, ļoti grūti. Jo arī tādiem augstas raudas nozares profesionāļiem bieži ir grūti pārstāvēt, un it īpaši, ja tā ir sava ideja, viņu prezentēt plašas auditorijas priekšā, un tad tādi uz plašu mērogošanu virzīti fondi bieži vien uzdod ļoti konkrētus, mērķētus jautājumus, un tad, kad ar to sastopās jaunais zinātnieks, pētnieks, viņš bieži apmulst un nobīstās. Un tāda ir vajadzīga milzīga pārliecība, rūdījums tam stāties pretī, praktizēt to, trenēt, ja tiešām ir mērķis šos riska kapitāla fondus piesaistīt un dibināt uzņēmumu ar tādu lielu mērogošanas potenciālu. Jo arī jāsaprot, ka mēs katrs savā nozarē pārzinām visus šīs pētniecības risinājumu, jo tie ir disciplinēti, ilgi ieguldīts laiks laboratorijā. Tad, kad mēs to prezentējam pāris minūtes, 3 līdz 5, tā ideja bieži, kā ir nepieciešams pasniegt, ir ļoti standartizēta, un, lai to spētu uztvert un pārdot, ir vajadzīga ļoti trāpīgs veids, pieeja, un lai to auditorija spētu arī tālāk atbalstīt. Mēs Cietumu fizikas institūtā pat ļoti bieži zinātniekiem nevienmēr ļaujam veikt šīs pitch prezentācijas, parasti piesaista kādu biznesa ekspertu, jo tiešām prezentācijā nav jāatbild uz to, kā tas strādā, kas zinātniekam ir galvenais, bet kādu problēmu tas risina un kā tas var aizstāt kādu vai šobrīdējo risinājumu, vai kāpēc tas ir unikāls. Un tur īstenībā pat nav jāzina šīs tehniskās nianses līdz galam. Un tagad arī ļoti zinātnisks jautājums. Ja jūs iekāptu laika mašīnā un satiktu sevi 18 gadu vecumā, kādu karjeras padomu jūs ar savām šodienas acīm dotu sev tajā pagātnes formātā? Man viena lieta noteikti ir nebaidīties arī tiešām aizbraukt uz šīm ārzemēm, kaut vai uz īsāku laiku meklēt dažādus veidus, kā to izdarīt, jo es tā arī bakalaura, maģistratūra un doktorantūra pavadīju arī šajā institūtā un tikai aizbraucu Erasmus programmā studiju apmaiņā uz Zviedriju. Un man, laikam, tagad esot nedaudz aktīvākam tieši un ar vairāk iespējām, redzu, cik īstenībā pat dažas nedēļas kādā citā laboratorijā spēj daudz iedot pašu karjeras tam gan prasmju lokam, gan arī, jā, tā ir viena lieta nebaidīties, aizbraukt uz kādu laiku un atgriezties. Elizabete? Viennozīmīgi būt vidē, kurā iedvesmo un kurā virza plašāk un tālāk virzīties. Un arī no šīs vides izrietot cilvēkus bieži ļoti tas nāk ar viedumu un tiešām ar gadiem, bet vairāk ieklausīties sevī, jo līdz ko šis risinājums kļūst sarežģītāk un bieži vien cilvēki projicē tādas savas bažas, bailes.
un to savu sirdsbalsi ar gadiem tikai var ieklausīties daudz tīrāk, skaidrāk un pārliecinātāk. Gan tas noder profesionālajā dzīvē, gan personīgajā dzīvē. Un tas nāk ar gadiem, ja man būtu tas iespēja sev to arī agrāk atgādināt, tad es vairāk aicinātu ieklausīties savā pārliecībā, būt vēl pārliecinošāk par to ceļu, kādu es virzos. Esi pats, dari pats, un lai tevi nemaina citu padomus. Tas ir ļoti improvizēts citāts, bet man viņš uzreiz ienāca prātā. Un arī, man liekas, ka no tā, ko mēs šodien diezgan intensīvā tempā pārunājām, viena tāda virsrakstā liekama atziņa arī ir par to, ka ir jāizvairās no iespējams kārdinošās vēlmes kaut ko panākt uzreiz un ar košu efektu, kas varbūt tiešām dod adrenalīnu, bet zinātnē, laikam adrenalīns ir vajadzīgs, bet dati ir vispirmām kārtām, vai ne? Es teikšu paldies Elizabetei Universai no Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes, un saku arī paldies Edgaram Butānovam no Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta. Un pats pēdējais jautājums, atkal kā bumerangs. Varbūt vienā teikumā, kas ir pusvadītājs? Es neesmu labs cilvēks, lai izskaidrotu fizikas lietas vienkāršā valodā. Viens teikums varbūt arī sarežģīts. Tas ir ne īsti elektriskais vadītājs, kā paņas metāli, ir ne īsti arī izolators. Tas ir kaut kas pa vidu, kas nedaudz vada, un ja mēs ļoti precīzi šo vadītspēju kontrolējam, tad mēs varam panākt ļoti daudz interesantu fiziku. Lai tas jums kalpo kā āķis nākamajai reizei piesaistīties mūsu raidījumam, kurā atkal uzzināsim kaut ko jaunu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šoreiz. Novēlu visiem redzam tālāk. Kopsavilkums. Mūsdienu zinātniekam jābūt ne tikai speciālistam savā jomā, bet arī menedžerim, oratoram un stratēģim, kurš spēj piesaistīt finansējumu un iepazīstināt ar savām idejām industriju. Ceļš uz zinātni, motivācija un attīstība, interese par nezināmo. Pētniecības pamatus bieži nostiprina bērnībā piedzīvotā interese par izgudrojumiem un augstajām tehnoloģijām. Zināšanu dziļums. Darbs zinātnē spēj ienest cilvēka dzīvē dziļumu un disciplīnu. Sākotnēji sarežģītas jomas, piemēram, fizika, pēc pamatprincipu apgūšanas var kļūt par radošu rīku. Līdzīgi kā LEGO konstruktors, kas ļauj būvēt un attīstīt jaunus risinājumus. Specializācijas konkrētība. Karjeras sākumā ieteicams apgūt plašu zināšanu bāzi, vēlāk specializējoties konkrētā nišas virzienā. Ceļš akadēmiskajā vidē. Mentorēšanas nozīme. Veiksmīga sadarbība ar darba vadītāju bakalaura un maģistra studiju laikā ir būtisks faktors studentu izvēlei turpināt studijas doktorantūrā. Inovāciju ekosistēmas atbalsts. Studentu biznesa inkubātori un inovāciju granti kalpo kā tilts starp akadēmisko vidi un industriju, piedāvājot ideju bankas un mentoru atbalstu zinātniskajai jaunradei. Elastības nozīmīgums. Studentiem nevajadzētu baidīties mainīt savu noslēgumu darbu tēmas vai vadītājus, jo gan bakalaura, gan maģistra darbs ir tikai sākuma punkts garākā pētniecības ceļā. Inovāciju ekosistēma un finansēšanas instrumenti. Latvijā pastāv vairāki mehānismi zinātnes un inovāciju atbalstam, kas palīdz idejām sasniegt augstāku tehnoloģiju gatavības līmeni. Šajā raidījumā vairāk iepazīstinājām ar Horizon Europe jeb apvārsnes Eiropa, Eiropas Savienības pasūtījumu kopumu dažādās prioritārajās nozarēs, zaļajā enerģētikā, veselībā,
Lai iesaistītos šajā tīklojumā, nepieciešama konkrētās zinātniskās institūcijas dalība lielos konsorcijos, tādos, kuros ir 5 līdz 15 partneri. Mobilitāte. Zinātnieku starptautiskajā karjerā būtisks ir līdzsvars starp pieredzes gūšanu ārvalstīs un zināšanu atnešanu atpakaļ uz Latviju. Mērķtiecīga mobilitāte. Gan topošajiem, gan esošajiem zinātniekiem ieteicams doties uz ārzemju laboratorijām ar konkrētu mērķi, iemācīties specifiskus trikus vai metodes, nevis tikai studiju apmaiņas pēc. Zināšanu pārnese. Ārzemēs studējošo un atgriezušos pētnieku pienesums Latvijas zinātnes institūcijām un augstskolām ir nozīmīgs, jo tā tiek ieviesta jauna pieredze un bagātināti starptautiskie kontakti, attālinātā sadarbība. Daudzas pētniecības iestrādes iespējams veikt tepat uz vietas Latvijā, priekšizpētes posmā, izmantojot digitālos resursus, pirms doties klātienes mobilitātes vizītē. Punkts uz i. Nevajag mēģināt ar pirmo reizi visu izdarīt perfekti. Ja nesanāks ar pirmo reizi, sanāks ar 3. vai 5.